Sveiki! Turpinam iepazīties ar Siguldas novada partijas cilvēkiem. Šodien man ir arī iespēja pievienoties. Esmu Mārtiņš Zemīts, novadnieks, 3 bērnu tēvs, dzīvoju novadā kopš sāk iet Krimuldas vidusskolā. Esmu bijis tajā laikā Krimuldas novada domas deputāts un startēju šajās vēlēšanās, Siguldas novadoma vēlēšanās. Un šodien mēs esam 4. Un nezinu, varbūt sāksim ar to, kad vienkārši iepazīsimies. Es jau par sevi mazliet pastāstīju, varbūt Lauma. Sveiki, es esmu Lauma Janitana, Lēdurdziete, visu savu apzinīgo mūžu dzīvoju Lēdurgā. Es esmu 3 bērnu māte un pilnīgi noteikti Lēdurgas patriota. Jā, sveiki. Pirmkārt, man ir prieks šeit būt. Es esmu Agnes Petrovska. Un tāds īsais stāsts varbūt par mani, kāpēc es vispār esmu šeit. Jo es noteikti neesmu politikas cilvēks, bet tāpat laikā tā dzīve man ir novedusi, vai aizvedusi, drīzāk pareizāk būtu teikt, līdz politikai. Šobrīd es mācu matemātiku Siguldas pilsētas vidusskolā. Un tā ir mana pirmā pieredze ar pašvaldības iestādēm. Un patiesībā tieši šī pieredze mani ir atvedusi šeit, jo tas, ko es ieraudzīju, man nepatika, un es sapratu, ka man gribās lietas darīt savādāk, jo priekš manis cilvēks ir vērtība. Jā. Un, kas vēl par manī varētu būt tāds interesants, man ir 3 bērni, jā, tā kā bērni ir vērtība man. Jā, tā īsumā laikam pagaidām viss. Tad sanāk, mēs šeit esam sanākuši vecāki, jauni vecāki, salīdzinoši jauni vecāki. Labdien, Jānis Vimba, Siguldas novada kultūras un turisma centra direktors. Un mēs šodien mēģināsim parunāt par un ap, nedaudz par izglītību un, protams, vienkārši iepazīstināt ar sevi jums. Tā kā tu jau iesāki par izglītību, varbūt tad arī turpināsim. Kas bija tas, kas nepatika? Pirmais jau laikam jāsaka ir tā, ka pirms tam es strādāju finanšu nozarē, nonākot pašvaldības iestādē un šajā izglītības nozarē, kas man nepatika apstākļi, jo, manuprāt, izglītība un attiecīgi skolotāji ir tā zeme, tā augsne, kurā tad aug tie mūsu jaunie vēlētāji, iedzīvotāji, tie, kas veido to Latviju. Un, kad es ieraudzīju, ka tādos apstākļos viņiem ir jāmācās un skolotājiem ir jāmāca, man liekas, man ir jāsāk kaut kas darīt, jo es esmu cilvēks, kas dara, runā arī, protams, bet vairāk dara, un es vienkārši ķēros pie lietas un sāku konstatēt tās lietas, kas, manuprāt, bija kritiskas. Jā. Lai paskaidrotu, runu par kuri izglītības iestādi? Par Siguldas novada lielāko skolu, kas Siguldas pilsētas vidusskola, kas, manuprāt, man liekas, ka bija jābūt tādām, numuru 1. Jā, un tad tās pārējās skolas, kas ir, protams, arī ļoti, ļoti svarīgas, bet tomēr šajā skolā mācās vairāk kā 1000 bērnu. Un, lai saprastu, un, protams, arī mūsu skatītāji saprastu to lietu, secību, šeit runa nav par, primāri nav runa par to psiholoģisko stāvokli, kas skolā iespējams ar bērniem ir, bet par fizisku stāvokli, ēkas fizisku stāvokli. Jā, runa ir par vides kvalitāti, kas attiecīgi ietekmē arī labklājību, tādu labsajūtu un vēlmi tur atrasties. Jā. Runa bija par vides kvalitāti, jā, par tas, ko es darīju, es veicu mērījumus, vai drīzāk datēju viņus, veicu anketēšanas, gaisa kvalitāte dēļ tā, ka vienkārši nebija tās gaisa apmaiņas, bija diezgan kritiska. Un ja nav gaisa, tad kāda mācīšanās. Jā, tad, jāsaka, tie mani pūliņi, kas bija tāda brīvprātīga darbība, primāri es to darīju dēļ sevis un dēļ saviem skolēniem, kurus es mācīju. Tad tā darbības rezultāts ir, ka beidzot skolā notiek reāli remonti, nevis vienkārši caurumu aizlāpīšana, bet tiešām reāli remonti un kvalitāte uzlabojās. Un līdz ar to, es domāju, arī šita labklājība. Vai pareizi saprotu, ka tu
iestājies, tu nedaudz arī kašķējies, tā varētu teikt, bet pastāvēja par tām tiesībām, ka ne tikai skolotājiem, bet arī skolniekiem pienākās kvalitatīvāk vide, kur viņi mācās. Jā, es esmu cilvēks, kas nav vērta visiem, jo es esmu par vērtībām, es par viņām iestājos līdz pēdējiem, līdz ar to noteikti es vērta nebija, jo bija dažādas interesantas sarunas, jā. Varbūt man tev jautājums, ja mēs skatāmies, tā kā mēs esam tajā vienā iestādē, un tu mēs skatāmies tikai uz to iestādi, un mēs redzam, bet varbūt kāds tev, kur, teiksim, varbūt ir tā sakne, ka tam fokus nav bijis uz šo te vidusskolu, un kāds ir, varbūt, ejot tev politikā, tu vienkārši saproti, ka tev būs jārisina, varbūt jāņem vērā visa realitāte, kas mums ir apkārt, kur varbūt ir tās kļūdas, kas mums šobrīd neļauj straujāk virzīties tieši ar šīs skolas sakārtošanu, un kāds būtu tavs plāns, ko mēs varam darīt šajā situācijā ar ierobežotām finansēm, citu iestāžu problēmām, kuras arī tāpat jārisina, kā tu redzi to risinājumu. Problēma sākumā. Jā, pirmkārt, es noteikti šobrīd neizmantošu šo iespēju, lai tagad solītu un sasolītu, ko es tur varētu darīt vai nevarētu darīt. Bet skaidrs ir, ka tā kā ir bijis, tā vairs nevar būt, un es domāju, arī neviens īsti vairs to negrib. Protams, kad esot iekšā politikā un redzot to aizmuguri, ko es šobrīd neredzu, tad es varētu tikai konstatēt, kas ir tas, ko es varu darīt. Bet skaidrs, kas, manuprāt, līdz šim nav bijis pareizi, un tā sakne ir meklējuma tajā budžeta sadalījumā, jo visiem zināms ir, kad nauda seko skolēnam, ik pa laikam parādās šis te. Bet manuprāt, ka tas būtu tikai godīgi, ka nevis, kad naudu saņem tas, kurš kliedz visvairāk, visskaļāk, ir visagresīvākais, bet ka novads strādā godprātīgi un godīgi attiecībā uz visām skolām, tad godīgi sadalot šo te budžetu, lai tiek visiem, nevis kurš skaļāk kliedz, tam ir visvairāk, tas var tagad graznāk dižoties, un tas, kurš klusi sēž un pieņem, ja tā saka, ok, tad tā arī būs, un tad ir tā kā ir, kad vadība jau ir tā, kas, šī doma ir tā, kas organizē, jo ir tāds teiciens zivs pūs no galvas. Un te ir stāsts par to. Es tieši gribēju piemitināt, ka, manuprāt, viss sākas ar vēlmi. Jā. Un ja nav vēlmes, ja tā vēlme ir tāda uzpūsta vai liekulīga, droši vien tur nekas labs nesanāks. Var daudz runāt par to, ka mums ir jāiegulda Siguldas vidusskolā, un lai tur tiešām būtu kvalitatīvi uzturēties, bet ja tā vēlme ir nepamatota, ja patiesībā nav vēlme, tad droši vien nekas nenotiks. Tad arī nekad naudu neatradīs, kā to sakārtot. Svarīgi ir saprast, kas ir tās prioritātes, un tiešām godprātīgi strādāt uz šiem prioritātēm. Jo šo 2,5 gadu laikā man ir nācies saskarties ar pašvaldību, un es saprotu, ka ir kaut kādas lietas, kas ir skaista izkārtne bijusi šos gadus, bet kas nav bijusi iedzīvināta. Un tiešām ir skaista izkārtne, bet aiz tās patiesībā ir pilnīgi citas darbības. Es esmu cilvēks, kas to, ko domā, to arī runā, un ko runā, to arī dara. Jā. Labi, mēs iezīmējām vienu problēmu, un skaidrs, ka tā varētu būt viena no mūsu prioritātēm nākotnē tiešām sakārtot, jo izglītība, kā zināms, ir viena no pamatfunkcijām pašvaldībai. Un tā ir nepieciešama, tas ir ar likumu noteikts, ka mums tas ir jādara. Un ja tas netiek izdarīts, tad kaut kur iepriekš bijis vai nepareiz lēmumi, vai nepareiz prioritāti. Mūsuprāt, tas ir jāmaina. Parunāsimies par tevi. Kā tu nokļuvi, kāpēc tu esi šeit? Nokļuvu šeit laikam dēļ savām aktivitātēm. Sāku jau ar to, ka es esmu Lēdrugas skolas vecāku padomes pārstāve. Es esmu arī Lēdrugas iedzīvotāju padomes pārstāve. Un visur es laikam nonāku dēļ tā, ka es esmu pārāk aktīva. Mani pamana. Un tas varbūt man tāds mīnusiņš, ka es varbūt pārāk aktīvi iesaistos visur. Šeit es nonācu, jo mani uzrunāja ar domu, ka es varu kaut ko darīt Lēdrugas labā.
Un patiesībā es ilgi šaubījos, es īsti nepiekrītu uzreiz, un es joprojām man tāds, vai man to vajag, jo mēs visi zinām, ka tas nav tik skaisti, kā rāda šajos video. Un nonācu šeit dēļ, principā, savas aktīvās darbības cīņā ar pašvaldību par Lēdrugas skolas saglabāšanu. Varbūt var pastāstīt kaut ko vairāk. Tā kā mēs tikko vairāk parunājāmies par viņas aktivitātēm. Bija interesanti. Pie mums atbrauca pašvaldības pārstāvi ar prezentāciju par to, kas veika Lēdruga. Mēs plānojam, ka jūs vai vispār nebūsiet, vai būsiet tikai no 1. līdz 6. klasē. Lēdrugas vecākiem tas nepatika. Un tad sākās mūsu lielā un garā cīņa ar pašvaldību. Vai arī cik tas absurdi nebūtu, ja pašvaldībai būtu jābūt tai iestādē, kas mums palīdz, kurai vajadzētu iesaistīties šajā visā pasākumā. Mēs cīnījāmies ar pašvaldību par to, lai mums būtu šī skola, lai mums būtu šī Lēdruga. Un tas, kā tas viss tika pasniegts, cik es nezinu īsti, kā lai to pasaka, bet, tas atbrauca, pateica viss, principā jūs vairs nebūsiet. Bet kāpēc nebūsim? Kāds pamatojums tam visam ir? Un pēc galvenais, kāds ir risinājums? Jā, un kāds ir risinājums? Tā risinājuma īsti nevienam nebija. Īsti pamatojuma arī īsti nevienam nebija. Visur figurēja riņķī, ka būs ministrijā noteikumi, un tad viss būs un būs. Bet viņa jau vēl nav, šobrīd jau vēl nav. Tad kāpēc jūs taisat paniku šobrīd? Tā kā skrien ratiem pa priekšu. Un tas viss izvērtās vienā tādā lielā cirku, gribās teikt. Tie, kuri ir redzējuši un zina, kā mēs braucām, Lēdrugas vecāki brauc uz pašvaldību piketēt, un kas notika tajā piketā, cik tur kāds. Tad cilvēks pie mums Lēdrugā saka, draugi mīļie, jūs vairāk nebūsiet, jūs mums esat dārgi, pārāk dārgi, mēs jūs nevaram uzturēt, jūs mums vairs tā kā nebūsiet. Un tad piketa dienā saka, kā nē, mēs taču neko tādu neesam teikuši. Un cik absurda šī situācija, ka tu brauc mums, saki vienu, un tur tu saki pavisam kaut ko citu. Tad kā mēs varam ar tevi rēķināties? Kā lai mēs zinām, ka tas tā tiešām arī būs? Un tas bija traki patiesībā, bet es joprojām esmu pateicīga visiem vecākiem, kas iesaistījās tajā skolas glābšanas epopejā un visiem, kas vāca parakstus. Jā, mēs mazliet sagādājām galvasāpes pašvaldībai ar kolektīvo iesniegumu, jo cik es saprotu, kā arī viņi paši teica, ka šis kolektīvais iesniegums viņiem bija pirmā pieredze. Un šajā kolektīvā iesniegumā es biju sajūsmā par cilvēku aktivitāti. Mēs savācām mazliet vairāk kā 1000 parakstus, no kuriem bija derīgi 994 paraksti par Lēdrugas skolas saglabāšanu. Ņemot vērā, ka mums ir kādi 70 plus bērni, mēs savācām turpat 1000 parakstus. Joprojām esmu pateicīga visiem cilvēkiem, kas iesaistījās. Vai var citiem vārdiem teikt, ka tas, kas mūsuprāt nešķiet pareizi, ir komunikācijas veids un informācijas pasniegšana? Pilnīgi noteikti. Tur viss jau pašos pamatos bija galīgi šķērsām. Gan komunikācija, kuras principā nebija. Vienkārši, ja tu vēlies nākt ar tādu ziņu, ka te kaut ko mainīsim, tad nāc un pirms tam vai kaut kā tā, nevis kas nieks uz galvas sveiki, jūs nebūsiet vairāk. Tas arī kā tā informācija tiek pasniegta. Jā, tā komunikācijas neesamība, teiksim, tā vairāk nevis šāda komunikācija. Kā tas šobrīd ir noslēdzies, attīstījies, kāds status ir? Izcīnījām tik tālu, ka pašvaldība pieņēma šos noteikumus par bērnu skaitu, kuram ir jābūt noteiktam bērnu skaitam tajā skoliņā, lai viņi tā kā pastāvētu. Un pagaidām ir iestājies miers. Mēs darām savas darbiņas, pašvaldība dara savas darbiņas. Skola mums ir, vecāki ir laimīgi, bērniem ir skola, uz kuru iet. Nevis tā, kā bija paredzēts arī tajā pašā reizē, kad pie tās pašas, teiksim, nekomunikācijas, kad mums pasaka, ziniet, ko mēs Lēdrugas skolu saīsinam, bet uz Siguldu nenāciet, mums vietas nav. Tad kur mums likt tos bērnus? Un aizkulisēs jau bērni bija sadalīti. Kaut ko aizsūtīsim uz Liembežiem, kaut ko aizsūtīsim uz Raganu. Un tas viss bija šausmīgi. Un arī tas pats par to, ka mēs jautājam, kā jūs tos bērnus izvadāsiet, tas viss maksā, cik jūs iekonomēsiet uz to. Nebija jau konkrēts atbildes par šo jautājumu.
ka, būs izdevīgāk aizvest tos bērnus uz Raganu, mēs tur līdz vakaram neturēsim, gan arī 3 autobusiem jau sola, ka visu laiku vadāt viņus mājās. Bet tie ir tie solījumi, kur tu saproti, ka reāli viņus nav, vispār viņi nav izpildāmi. Un tas visu laiku pamato ar to, ka jūs tā esat tā mazā skoliņa, jūs esat dārgi. Cik dārgi? Kāpēc? Ko mēs varam samazināt? Tajā pašā laikā ir mums bērni, kurus aizved uz Krimuldas vidusskolu, jo ir nodrošināts autobus. Un mēs zinām, ka ir likumā šis punkts, ka bērniem jānodrošina autobus uz tuvāko izglītības iestādi. Tuvākā izglītības iestāde viņiem ir Lēdurga, bet pašvaldība šobrīd tos bērnus 20 mazliet vairāk ved uz Krimuldas vidusskolu. Un tajā pašā laikā jūs sakat, ka jums nepietiek bērnu. Tā, interesanti. Man liekas, ka tas jau tāds ir, valsts diktēts it kā virziens, bet īstenībā, ka mēs esam tuvu un iedziļinamies tajās lietās, man liekas, mēs saprotam, ka mēs redzam šo te novada reformu jau, kā viņa realizēsies, teiksim, es nezinu, kāda sajūta ir Siguldā, bet sajūta šajos te bijušajos novados īstenībā ir tāda, ka šis pakalpojumu klāsts ir īstenībā nokrities no tā, kas mums bija. Bet labi, mēs to droši vien nevaram mainīt par šīm mazajām skolām, man liekas, mēs vēl varam pacīnīties. Un man liekas, tev kā Lēdurdzietēji varbūt izstāst, kas tavprāt, teiksim, ir svarīgs no skolas, teiksim, kas kultūra, kāds ietekmē kultūru, kāds ietekmē dzīvošanu Lēdurgā, teiksim, cik svarīgi ir šī skola. Mēs jau teicām, aizslēgsiet skolu, viss var aizslēgt arī Lēdurgu, vairāk nekā nebūs, jo Lēdurgas skola šobrīd ir tā, kurā viss tur muģ. Tur tieši ir tā sirds iekšā mums, jo vecāki mēs aizbraucam, kurais, kāds uz Siguldu, kāds uz Limbažiem vai Rīgu strādā. Bet tie bērni, viņi mums ir tajā Lēdurgā. Un, kā es saku, Lēdurgā mums ir viss, mums ir sava skola, viņiem ir visi iespējamie interešu izglītības pulciņi. Pēc tiem viņi dodas uz kultūras namu, mums ir kolosāls kultūras nams ar kolosālu kultūras namu direktoru vadītāju. Viņiem ir nodrošināti visi iespējamie pulciņi. Mēs šķiet, ka mums ir vislielākais pulciņu klāsts, nevis pulciņu, bet piedāvājumu klāsts visā novadā. Un viņi ir aizņemti no rīta līdz vakaram. Mums visa tā dzīve arī notiek tiem bērniem Lēdurgā. Un tā mācīšanās visu, un mākslas skola, kultūras nams, visas dejošanas, dziedāšanas, bibliotēka. Tas viss ir. Mēs zinām, ka mūsu bērni ir drošībā. Jo tā ir tā drošā vide mums Lēdurgā. Mēs viens otru pazīstam. Mums bērni tur jūtās droši. Es zinu, ka viņš aizies uz skolu vai tas pats skolas autobusiņš viņu aizvedīs uz skolu. Man nav jādomā par to, ka kaut kur tas autobus man tagad tos bērnus ved uz Siguldu vai uz Raganu. Es jūtos droši par to, ka mēs dzīvojam tajā Lēdurgā. Man liekas, ka mēs dažkārt priecājamies par folkloras kopu putni, mēs priecājamies par dejkautību, bet mēs nesavākam tās paralēles kopā, ka īstenībā tas ir, tas centrs ir skola un kaut vai medicīnas pakalpojumi šajā te apdzīvotā vietā ir atkarīgi no skolas, jo būtībā tas ārsts nebūs tajā Lēdurgā, tajā brīdī, ja tu nebūs viņam, kur bērns likt. Līdz ar to tas ir tāda saita, ko ja mēs apskatāmies tikai uz skolu, tad viņi varbūt ir dārgi, bet īstenībā dārgi ir, ka tev nav iedzīvotāji, ka tev nav cilvēki, kas maksā nodokļus. Teiksim, tas ir svarīgi saglabāt šo te ciemu, saglabāt Lēdurgas pagastu, tādu, kā viņš ir, maksimāli daudz iedzīvotāju, atstāt cilvēkus laukos, un tad arī Siguldas novadam ir naudas priekš šitām lietām. Man liekas, tā skola nav dārga, viņa īstenībā ir vienīgais, kas nodrošina vēl tos cilvēkus, lai viņi tur paliek. Par dārgi man ir atkal savs viedoklis, kuru mēs ļoti daudz jaunu uzzinājām tajā laikā, kamēr cīnījāmies ar to pašvaldību šajā skolas jautājumā. Un par to dārgi arī ir interesanti, uz kuras joprojām neesmu saņēmusi atbildi, man liekas, neviens. Jo mums tikai saka, Lēdurga ir dārga, jums tur viss ir dārgi, bet lieciet pretī tos skaidrus, kas tieši ir dārgi. Jo tajā laikā, kamēr jūs mums pie dārgi ierēķināt apkuri, es atvainojos Siguldai, tas netiek ierēķināts pie tās uzturēšanas. Tad kāpēc? Salieciet pa punktiem, cik dārgi mēs tieši esam, un vai tiešām tas ieguvums no tiem bērniem, kas aizbrauks projām, kas vairs nebūs tajā Lēdurgā. Jo mēs teicām, ja man kā vecākam tas bērns ir jāved citur, es arī vairs Lēdurgā nedzīvošu. Jā, es esmu patriota, tāpēc es cīnījos līdz pēdējiem, lai mums tā skola tur būtu. Bet ir tik daudz vecāku, kuri jau pacēla rokas un teica, viss,
ja nebūs skola, viņi jau bija gatavi izņemt tos bērnus ārā un jau braukt uz citurieni. Un viņi vairs tādā nedzīvo. Un tā ir aiziet tas bērns, aiziet tas vecāks un aiziet arī tā nodokļu naudiņa. Bet citiem vārdiem varētu teikt, ka mēs jau neesam pret reorganizācijām, pret reformām, jo dzīve iet uz priekšu, laika mainās, ir kaut kāds izmaksas vairāk, mazāk, bet tam ir jābūt sagatavotām un pamatotām. Un ar risinājumiem. Es teiktu, ka ir jābūt tiem visiem svaru kausiņiem, tā kā sasvērtiem, lai saprastu visus par un pret. Jo es saprotu, šajā situācijā vienkārši, kā Mārtiņ, tu teici, ja ir kaut kāds valsts norādes, šī norāde ir bijusi, visi mēs to darām. Kāpēc? Kad neiedziļinās savos iedzīvotājos, tā ir tāda... Un kopienas nedzirdēšana. Te ir tikai kopienas nedzirdēšana, jo tā ir viena no iesaistītajām pusēm. Ne tikai valsts, ne tikai pašvaldības vadītāji vai, es nezinu, izglītības nozares pārstāv, bet ir arī tie, kas tiešām tur laiž tos bērnus. Tā arī ir kopiena, kuras viedokli ir jāņem vērā. Un es ar citu pat, es esmu ļoti liela piekritēja mazām skolām. Tāpēc, ka šobrīd tas, kas notiek, es esmu par to, ka es varu skaidrot, ka izglītības sistēma vispār šobrīd ir ļoti lielā hausā. Un tas, ka šie mazo skolu bērni tiek sadzīti kaut kur, izmētāt, tā, man liekas, arī ir tāda necilvēcība, nepadomāt par to, cik tam bērnam ir svarīga tā viņa mājasvide. Un cik liela ietekme tā ir uz viņa izaugsmu un attīstību. Nevis tur mēs tur aizvedīsim tur. Bet kad ir ļoti vērtīgi saglabāt šīs mazpilsētas, nevis sadzīt visus vienā lielākā vai vidēji lielā skolā, kur skolotāja resursi ir tāds, kāds viņš ir, kur palīgu īsti nav. Bērni mums šobrīd ir visādi, ar dažādām vajadzībām skolotāji netiek galā, un tā kvalitāte strauji rūk. Jo vienkārši mēs kā skolotāji nespējam apkalpot savus skolēnus, ja tā varētu teikt. Līdz ar to, es varētu par šo runāt. Es pievienojos par to, ka mazā skola mums ir vērtība. Jo es visu laiku šo uzsveru. Mūsu skolotājs, viņš zina to bērnu no rīta līdz vakaram. Viņš zina, kā viņam, arī mēs būsim godīgi, mēs zinām, skolotājs zina, kā bērnam veicās mājās, kāda viņam ir tā situācija mājās. Un ne visiem viss ir skaisti un jauki. Viņš atnāk uz skolu, viņam tā skola reizēm ir glābiņš no tā, kas notiek mājās. Un skolotājs zina to bērnu, viņš viņam palīdz, viņš iesaistās viņā, viņš ceļ viņu. Un tu nestrādā tikai ar teicamniekiem. Ir skolas, kurš strādā ar teicamniekiem, jūs mums esat ģēniji, mēs ar jums strādājam. Tur strādā ar visiem bērniem. Tur strādā ar to, kurš ir ģēnijs, un tur strādā ar to, kuram galīgi neiet. Kurš nav naktī gulējis mājās, jo viņam vecāki mājās ir skandalējuši vai kaut kas tāds. Jo klases ir maziņas, vai ne? Klases ir maziņas, jā. Skolotājs, viņš var pieiet. Bērni gan ir nelaimīgi, jo skolotājs var pieiet pie katra bērna. Viņš strādā stundā ar katru bērnu. Tā nav. Es zinu, nav bērni nelaimīgi. Viņi ir priecīgi, ka pie viņiem pieiet, ka viņus ierauga, ka viņus ievēro. Un šīs mazās klases dod to ekskluzīvo iespēju, jo, ja tagad paskatās arī kaut vai mēs katrs pastītos, kāda ir ietekme bijusi skolotājiem uz mūsu dzīvi, ir tādi, kas ir grauši, kas iedevuši kaut kāds papildus kompleksus, ir tādi, kuri ir iedevuši sajūtu, es esmu vērtība. Un tas notiek šajās mazajās klasēs, kur skolotājs var pieiet un pateikt, tu esi vērtība šajā, tajā un tajā, jo katram ir stiprās puses. Un tās izceļot bērns par tām vājām aizmirst, viņas vienkārši pievelkās. Kā jau mums skolā arī teica, tad, kad arī šī visai skola epopēja bija, tad mums teica, skolotāji tikai sit pa plecam. Mēs šitos izaudzinājām, jo tieši tā arī ir. Mēs tur paudzēs jau visi esam, tie skolotāji, tas viss ir mūsu, tā visa mūsu vide. Un tagad, ja man tas bērns ir jāizrauj un kaut kur jāizved uz lielo skolu ar 30 plus bērniem, es nezinu. Un tajā pašā laikā tiek runāts šobrīd par labklājību, cik svarīga ir labklājība. Kāda viņam labklājība, ja tu viņu izrauj no ierastās vides, iemet kaut kur svešā vidē? Tas ir. Labi, paldies jums, dāmas. Esam nedaudz, es negribu teikt, atrisinājuši, tāds ir tikai apmuļājuši, varētu tā teikt, ieskatu mazu gluži. Bet mums arī Mārtiņš. Mārtiņ, kāpēc tu esi šeit, ko tu dari un esi darījis? Jā, es principā iesaistījos līdz šim novada dzīvē dēļ bērniem. Man 3 bērni, visi ir gājuši Krimulas vidusskolā, iesaistījušies dažādos pulciņos, aktivitātēs vienmēr. Arī esmu bijis aktīvs bērndārzs padomēs, skolas padomēs.
Tas ir tā kā šobrīd man bērni mazliet izauguši, bet viens vēl joprojām mācās. Tā kā man ir svarīgi, tā kā es saku, mēs pieaugušie jau spējam parūpēties paši par sevi. Mums tā kā svarīgi varbūt ir tur ceļš līdz mājām, un tad jau mēs strādājam darbu, mēs sevi apgādāsim, bet pašvaldība ir tā, ka mēs nevaram izglītot savus bērnus, mēs nevaram tā kā norganizēt viņiem pilnīgi visu, līdz ar to mums ir svarīgi šī pašvaldība, un tad paralēli rūpēties par saviem bērniem, gribās parūpēties par citiem arī. Tā kā tas ir mans stāsts, kad kaut kā risināt priekš mūsu bērniem lietas, un politika ir tā kā pašvaldībā tas ir paredzēts to darīt. Pats esmu bijis novadā, un viena no lietām, kas man šķiet arī izglītībā un kultūrā un sportā ir, mēs Jāni kādreiz dejojam dzirnās abi, un viena no tēmām, ko es gribēju pacelt, varbūt, ka jums par izglītību ir kāds vai par citām jomām, man liekas šitē talantu loma novadā, teiksim, kā atrast šos te, jo pašvaldībai no vienas puses ir grūti un viegli, ir tad, kad ir tādi fanātiķi novadā. Teiksim, ka mēs skatāmies, Agris bija viens no fanātiķiem Krimuldā, kas dzina uz priekšu dejošu, un mēs bijām kaut kādi taisnākām kājām un tam līdzīgi, bet vienkārši bija viens fanāts, kas veidoja dzīvnes, teiksim, tāpatās bija Visanietis, kas bija skolas direktori mūsu laikā, teiksim, viņi bija izcila personība, kas dzina Krimuldas vidusskolas priekšu. Es nezinu, varbūt šī tēma man vismaz viņa ir interesanti, kā pašvaldībā sabalansēt šo te, jo šiem te talantiem vai šiem te fanātiķiem nav viegli, bet viņi ir tie, kas palīdz pašvaldībā īstenībā lietas tā fundamentāli mainīt un dzīt uz priekšu. Te jau ir arī tās paralēles par to, mēs jau par to, kādu iespēju mums atstāja mūsu skolotāji. Un ja viņi deg par savu lietu, un iespējams tas arī mūs vieno, ja mēs degam par tām savām lietām, ko mēs gribam mainīt, tas daudz ko var mainīt. Pat ja ir tajā brīdī grūti, nesaprotami, ir daudz jācīnās. Kāda ir tas iespējas, kāda ir jums sajūta par tiem, ja tā gribētos teikt, kā citēt drusciņu Mārtiņu, degošiem cilvēkiem, tiem fanātiķiem? Vai skolotājiem tādiem ir jābūt? Viennozīmīgi. Savādāk nemaz nevar būt. Skolotājiem ir jābūt entuziasma pilnam, mērķtiecīgam, motivējošam, iedvesmojošam, vienmēr sakot līderim. Savādāk nevar būt, jo viņš jau ir tas piemērs. Es esmu dzirdējusi, ka ir skolēni, kas ir teikuši, tas gan nebija, manuprāt, mūsu skolā, bet ko tavu skolotāji tur māca mums par biznesu, ko ja pati staigā vecās drēbēs, un tur nelaimīgi vienmēr bļauj uz mums. Un tad, jo mūsdienu jaunieši, viņi tik ātri nolasa, tu runā patiesību vai tu melo. Un ja viņi jūtas iedvesmoti, viņi ir gatavi tā kā iet aiz tevis un tiešām uzsūkt un darīt un augt un pilnveidoties, jo viņi ieklausās. Ka skolotājiem ir jābūt tam piemēram, ne tikai vārdos, bet arī darbos viennozīmīgi, un ir jādeg par savu darbu. Lai gan tas vārds degt man īsti nepatīk, jo degt īstenībā nozīmē sadegt. Tieši tā, tu deg un tu sadedz, Es domāju, ir jābūt aizrautīgam tajā, ko tu dari, bet ir normāli arī ik pa laikam ar to visu aizraušanos, ik pa laikam noiet maliņā. Man, piemēram, šobrīd tāds posms, ka man bišķiņi vajag atjaunot enerģiju, lai es atkal varētu darīt savas lietas, bet tas ir normāli pavasarī. Bet par tiem talantīgajiem cilvēkiem, man liekas, vienkārši pašvaldība ir jādod vairāk iespēju viņiem iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanā. Piemēram, kaut vai kaut kādu, es tagad tikai tā uzburu, kaut kāda sava veida tiešām komisija vai grupa, kas veido kaut kādas iniciatīvas un strādā pie viņām. Tādā veidā viņi būtu kā pienesums, viņi kā būtu tie līderi, tiem iedzīvotājiem. Tas būtu, varbūt es teiktu, ka tas būtu tāda saikne starp tiem politiķiem, kas liekas kaut kādi neaizskarami, un tie iedzīvotāji, un tie politiķi ir tie, kas lemj,
bet tad būtu šis tas zelta vidusceļš pa vidu, kurš palīdzētu, sasaistīt šīs abas divas puses, tā kā tas tilts, jā. Galu beigās mēs jau arī saucamies pašvaldība. Jā, nekad nebija iedomājies. Gribētu papildināt par šo saikni un to tiltu starp pašvaldību un cilvēkiem, ņemot šo te vērā. Tagad mēs visi zinām, ir tās iedzīvotāju padomes no pagājušā gada. Sigulda palaida kā pilotu projektu iedzīvotāju padomi. Tagad viņi ir tā kā no šī gada ir oficiāli tur visās tajās pašvaldībās. Es tā kā esmu tur, tad man jau ir tāda apbružāta pieredzīte, gribētu teikt, ka pašvaldība ir visu izdarījusi. Pēc likuma noteiktā viss ir izdarīts. Ir noteikumi, ir iedzīvotāju padomē, viss ir, viņi tur strādā. Bet es nejūtu to tiltu, to saikni ar to pašvaldību, sadarbību ar to pašvaldību, jā. Saka, jā, mēs tur kaut ko daram, jā, viņi tur kaut ko dara. Viņiem it kā būtu jāņem vērā, viņiem atvainojos par pašvaldību kopumā. Bet viņiem it kā būtu jāņem vērā tas mūsu viedoklis, jo mēs taču pārstāvam to kopienu, to vietu mūsējo. Bet to pašvaldību kaut kā nedzird, neieklausās. Padomu dzirdējis, jā, ka formāli ir. Formāli ir, bet reāli mūs nedzird. Pašvaldība to padomi nedzird. Viņi it kā arī pajautā to mūsu kaut kādu viedokli, būs kaut kāds lēmums, viņš pajautā mūsu viedokli, mēs pasakām, jā, mēs tā kā nolēmjam, būs šādi, jo tā ir iedzīvotājiem labāk. Pašvaldība beigās pasaka, nē, tā tomēr nebūs, būs savādāk. Tad kāda jēga tai padomē bija? Tīri, lai formāli viņi tur būtu, vai arī tiešām to saikni starp pašvaldību un tiem iedzīvotājiem? Un pie šī man gribētos, lai vairāk tiktu piestrādāts. Tieši ņemot vērā šīs te grupas, kaut kādas tās darba grupas vai komisijas, lai arī tad nevis tikai formāli viņas izveido, bet lai arī ieklausās viņās. Es atkal atgriežamies pie komunikācijas. Tieši tā. Komunikācijas stila un pēc būtības komunikācijas, kādai viņai ir jābūt. Tas ir viss sākums. Es jau padomāju, ka nevienmēr tie lēmumi būs tādi, kas apmierinās šo te kopienu. Jā, teiksim, jo pašvaldībai jāsabalansē dažādas intereses, bet, man liekas, ir jāpaskaidro, kur tad ir kāds ir arguments, kāpēc nē, kāpēc varbūt šobrīd vēl nē, kāpēc vēlāk. Tas ir svarīgi, jo cilvēks jau vienā brīdī nogurst, ja, teiksim, viņš tā kā nāk ar iniciatīvu, viņā neieklausās, vai vismaz nav nekāda atgriezniskā saite, tad arī, man liekas, kad nomirst šī te dedzība kaut ko darīt un visas tās iniciatīvas. Tāpēc, man liekas, svarīgi ir, ka tajās pagastos ir un pilsētās ir cilvēki, kas deg par savām lietām, bet svarīgi viņiem ir sajust, ka viņus atbalsta, kad viņi var to savu ieceri realizēt. Un, man liekas, ka ir ļoti bijuši vēsturiski labi piemēri, jā, teiksim, bet droši vien, ka varam daudz ko uzlabot. Martiņam sanāca ļoti labi noapaļot, manuprāt, to, ko mēs šeit esam mēģinājuši pateikt. Mēs neesam utopiski, mēs saprotam, ka sarunas par izglītību un finansējumu vienmēr būs asas un ļoti, ļoti kontraversionāls. Visticamāk tas tā būs, jo ņemot vērā arī citas vajadzības un citas vēlmes pašvaldībā, tas vienmēr būs karstas. Bet tas ir jākomunicē, tas ir jārunā un jāņem vērā viedoklis un jāuzklausa pēc būtības. Vismaz tāds ir mūsu šī brīža sajūta. Teiksim jums paldies, paldies mūsu kandidātiem. Paldies!